izdeva grāmatu Gandijs. Ne Indira Gandija, bet Mahatma Gandijs. Mana dzīve. Un man jau, protams, tā padoma var arī nepatīk. Un es zināju, bet bezcerīgi bija kaut ko darīt. Jo es nebiju nekāds disidents, es nebiju nekāda tādā pagrīdes organizācijā. Jo visur bija stukačs, tu zināji, ka tas ir bezcerīgi. Bet, zini, tad tā grāmata es sāku lasīt, un tur bija par nevērdarbīgu pretošanos. Jo Gandijs būtībā atbrīvoja Indiju no Angļu kolonistiem. Savā laikā, 48. gadā, Indija kļuva brīva. Un es sapratu, ka to metodu var izmantot. To metodu varētu arī pretoties Padomju Savienībā. Un tā es pakāpeniski sāku meklēt, bet redzi, Gandijs visu laiku apelēja pie Dieva. Es vēršos pie Dieva, jo viņš man palīdz un tāds. Nu, es domāju, bet tā jau tā arī enerģijas vienkārši izpausme vai kaut kā tā, viņš... Iegūst enerģiju, jā. Un es sāku funkcionēt, ja es tā cīnīšos tā vai tā, Čeku uzzinās, paņems ciet un visu, man nebūs nekāda spēka, neviens man neaizstāvis. Bet viņš dievāts, un tad es sāku, un es arī, protams, tad stipri alkohola lietā un visu, zinu, tāda, pilnīgi, jo dzīvot nevarēju. Es tomēr gribēju būt brīvs mākslinieks, kas dara kā domā un tā tālāk. Bet tad es zināju, ka nekādas izstādes nekā nebūs, un tad es tā nolēmu nobremzēt, nenodarboties ar to. Bet garu nevar iespundēt. Un pakāpeniski lasot Gandiju un cits tāds teksts, es sapratu, ka laikam ir kaut kāds gars, ir kaut kāda augstākā vara, grība, kas visu ir radījusi, jo šitā te pasauli ir arī bezjēdzīga, bet viņai ir arī baigās sistēma, viņai ir kaut kāds, dzimst, no ābels, ābel, no cilvēka cilvēks, ir kaut kāda baigās katastrofas, bet atkal atjaunojas, un kaut kāda ātomos ir baigās sistēma un baigās kaut kāds saprāts ielikts. Tas nevar būt stihiski, tā dialektiski, daži ātomi sāk savienoties un pakāpeniski. Ir tāda populāra, to arī daudz mācītāji mēģina to piemēru. Viņi saka, labi, ja tas tā stihiskā māc materiālismu veidojās kosmos, tad paņemiet pulksteni, izjauciet un tās detaļas sametiet maisiņā. Un cik ilgi būs jākrat, lai viss tas savienotas atkal pulkstenī. Tas ir tāds, tas nav pierādījums, bet tā pašā laikā tādā piemērā ir daudz jēgas. Un es sapratu, laikam ir augstākais prāts, jo tādu izveidot pasauli, ar visām nepilnībām, ar visām katastrofām un ar cilvēku tādu, ārkārtīgu un tādu. Mēs esam kā ūdens piliens. Mēs tā nopilām, bet arī uzreiz arī iztvaikojam. Un tad es pakāpeniski... Bet augstākais prāts ir tā kā, vieni to izmanto tā kā reliģiju, un vieni izmanto to kā apziņas formu. Man drīzāk bija tas viss kopā. Reliģija sākumā bija tieši filozofiski. Es apzinājos, ka bez augstākās gribas, bez kaut kāda prāta, tas nevarētu būt. Cilvēks nevarētu eksistēt. Un tad arī sāk mosties sirdsapziņa, saprat, kas ir slikti, kas ir labi, tur kaut ko es slikti rīkojos, es vienmēr zināju, ka tas ir slikti. Un tad es pakāpeniski sāku saprast, ka šie morāles likumi arī nāk no augšas, jo dzīvnieku pasaulē nav tur, kurš ko noēdīs un viss, bet cilvēkā tomēr ir tās bremzes, viņš saprot, viņš tomēr arī spēj piedot un tā tālāk, un tā es nonācu līdz tādai apziņai, cilvēka apziņa kļuva suverēna un būtībā tā ir dvēsele, tā nav vienkārši tāds jūtu kamols. Bez kaut kādas jēgas. Tas pakāpeniski tā veidojas, tad arī zini, ka dzīvē ir tā, ka varbūt tev ir tā arī bijis, ka tu pa kaut ko interesanti interesējies, un tev trāpās tāda grāmata. Manos laikos bija tikai grāmatas, tad nebija interneta un tā. Un tā es uz Gandiju, pēc tam evaņģēliju sāku lasīt. Tur daudz, kas bija nesaprotams, bet iedziļinātos, es sapratu, ka tā tomēr man vistuvākā ir mācība kristīgā. Un tā pakāpeniski, un tad es sāku
baznīcas apmeklēt, skatīties vienu, otru, visur tā it kā interesanti, katoļiem tur rituāli, pareizticīgiem rituāli, baptistiem tur luterāņiem mazāk rituāli, vispār nav tāds kopības gars, bet runāja vispār mīlestību, viss saka, Dievs ir mīlestība. Bet, kad es to pastāstīju citiem, es saku, jūs tāpat kā katoļi. Viņi saka, nē, ko tu katoļi, tie ir viņiem elka dievība un tā tā. Un atkal katoļi pa baptistiem, tie ir sekta. Un es saprotu, ka nenormāla situācija, it kā Dievs ir mīlestība, it kā baznīca ir viena, kā Jēzus Kristus saka, celt uz akmens. Un tad tās ekumeniskās idejas man radās stihiski un vienlaicīgi arī tā paša intuīcija.